Kā var dziedāt krūšu reģistrā? Krūšu reģistrā nevar dziedāt klusu. Krūšu reģistrā sanāk tikai skaļi. Nu, vienīgi paši zemākais nots, tad tas būs klusu. Bet jebkas cits, krūšu reģistrs būtība ir, ka viņš padara skaņu skaļāku un skanīgāku. Līdz ar to, ja mēs dziedam krūšu reģistrā, un jo augstāk mēs iesim, jo tā skaņa paliks skaļāka. Līdz ar to augsts nots krūšu reģistrā nevar sanākt klusu, viņas ir tikai ļoti, ļoti skaļi. Jā. Un tas ir normāli. Bet sīkāk par to, kur? Sīkāk par to, protams, ka var uzzināt vocalmaster.lv vai jauniešiem, vai bērniem, vai senioriem, vai junioriem, vai pieaugušajiem. Mums ir programmas priekš visiem. Un pieregistrēties par velti, var uzzināt saimniecības nodarbības, un kamera iekšā nav jāslēdz, mikrofons iekšā nav jāslēdz. Un var piedalīties tieši šajās meistarklasēs, saņemt ļoti daudz dažādas padomus, vingrināties un tā forša. Un viss absolūti anonīmi pa kluso. Un neviens vispār neuzzinās. Es nezinātu, ka jūs vispār pieregistrējušies. Vienkārši tā, ja var pastīties cauri un pastīties, ko mēs daram un tā, nu, kas jums tur ir. Super, nu tad nāc dziedāt.lv vai vocalmaster.lv. Jebkurus aitu, un ņemiet draugus līdzi, uztaisiet ballīt mājās, pastīties pie teļu kopā, kas ir tāda atvērtāka. Kas ne, tie pa kluso telefonā mežā iekšā aiziet. Jā. Tiekamies? Tas būs baigi forši, jā. Tiekamies. Čau.